Labvakar! Tumšais rudens laiks kā radīts garšīga ēdiena un mākslas baudīšanai. Tādēļ šoreiz jums ieteiksim dažas jaunas lietas un vietas. Rīgā atvērts pirmais folkklubs Latvijā. Te ir putojošs auskrūks, omulīgi ļaudis un viesmīlis tautiskā stila tērpos. Noskaidrojām, kas vieno ļaudis, kuri min taku uz jauno vietiņu. Tautiskums, latvietība un varbūt teikt pagānisms, kas tajā uztverē runas veidā, kas viņam interesē dziesmas, mūzika, labs ēdiens un viņam neinteresē klubu hausa mūzika. Un tā ir tiesa, jo kluba saimnieks ir pavārs un liels tautas mūzikas mīļotājs, kurš atbraucis no Austrālijas. Tagad es tā sadomāju, ka gada sākumā vajadzētu uz Latviju pārvākties, redzēt, kā šeit iet, un kaut kā iemīlējos. Un, tā vienkārši nevar tikt prom. Tagad Krišjāns savu Latvijas mīlestību iegulda folkklubā, kurā gozējas interesantās biksēs. Viņas tādas puslīs tautiskas, es nevarētu viņas saukt par tautiskām, bet vairāk tādas, vecmodīgās tipa bikses. Kur tāds dabūji? Austrālijas humpalās. Te var pārliecināties, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais un pasniegts optimistiskā garā, iedvesmot dubultā. Pagājušajā nedēļā ar malkas ciršanu un ugunskura dūmiem Pārdaugavā notika jaunās grāmatas Ēst ir tavā dabā atvēršanas svētki. Kastītē iesaiņotās recepšu grāmatas autori ir labākie Latvijas pavāri, kuri brīvdabas balītē par godu bija sagatavojuši īpašus kārumus. Tie ir nēģi, kuriem, kā Endijs saka, viņš ir izņēmis viss iekšs. Parasti mēs esam paraduši nēģicēs želē vai kaut kā tam līdzīgā un nekad viņas negatavot. Viņas vienmēr iet viņām riņķī, kad iet zivju paviljonu garām. Tad šobrīd mēs viņus cepsim un grilēsim, un tie būs tādi tiešām savvaļas pasākums. Savvaļas pasākums ir arī grāmatas knifs, jo tās receptes izmantojams tikai brīvdabā. Bet kas ir ekstrēmākais, ko grāmatas autori paši izmēģinājuši uz savas mēles? Devāmies uz Baltazaru uz vairākām dienām ar klases biedriem bez sērkociņiem, bez nekā, un tā mēs ķērām mailītes, jēlas ēdām, gliemenes zvejojām laukā, viņas kā gliemenes ēdām. Mēs dabūjām vienā ēdām mačūska, un to mēs ēdām, jā. Un tas ir tā kā liela nēģis. Jā, tas ir pats ekstremāli, kur es esmu ēdis dabā. Es atzīstos, jā. Man laukos avotiņš, un mēs ar dēlu paņemam tagad katrs pa krūzei. Saku, dzer, šitais mūsu avotu ūdentiņš, izdzer viņš, izdzer es, atver aku, un tur divas svaigi nosprāguši žurkas tādas, 4 dienām apmēram peldējušas, tieši tajā trubā iespriedušās. Tāda lūk kārumnieku piedzīvojumi, jo arī dabā ir iespējami gastronomiski pārsteigumi. Izrādās Kopenhāgenes ēdienu teātrī galvenie aktieri ir 5 vai 6 pavāri, un teātris sastāv 50% no vizuāla un 50% no gastronomiska baudījuma. Ēdienu teātris Madelainas ierīkots neuzkrītošā angārā, kurā Stils bez tabu komandai izdevās satikt tā idejas autoru Nikolai. Šeit jau 3. gadu izrādes tiek veidots ar ēdienu. Ēdienam ir stāsts, ēdienam piemīt vairāki pieredzes līmeņi. Ēdiens tā nav tikai ēšana. Jau dienas laikā te kosmiski ķīmiskā gaisotnē top dažne dažādu garšu ēdieni. Šis teātris ir kā absolūti jauna pieredze visām 5 cilvēku maņām, dažkārt pat ar abstraktu stāstu. Vakarā industriāli tumšā telpa pārvēršas. Viesi tiek pakļauti ēdienu, mūzikas, video projekciju, akrobātu un viesmīļu simbiozē. Kā mēs uzvedamies, ko mēs darām, kādi ir mūsu rituāli un tabū, kā tas viss iedarbojas uz mums ēšanas laikā. Ēdienu teātris ir jauns pienesums restorāna un izklaides lauciņā. Tiesa gan dārgs un nebūtu ne tik ierasti glamūrīgs un pompos. Šī nav tā vieta, kur nākt izrādīties. Šī ir ļoti privāta, tumša un noslēpumaina vieta. Dāņu karaliskā ģimene un populāri ļaudis šo vietiņu ir iecienījuši, pierādot, ka vienkāršība un kvalitāte ir labas izklaides pamatā. Kamēr dāņi aizraujas ar ēšanu, rīdzinietis ar skaistumkopšanu. Un Rīgā ir kāda iela, kur vai katrā mājā ir skaistumkopšanas salons. Par salonu konkurences Baroni ielā svaigi atklātā saules salona saimniece un tā reklāmas seja nesatraucas. Dāmām ir konkrēts viedoklis. Ir viens īsts teiciens, ko es šajā sakarā saku. Tas nav mūsu problēmas. Nē, nebaidamies. Salona atklāšanā tika radīta karsta un dienvidnieciska gaisotne. Saimniece un tās atves gozējās smalkās vakarkleitās un sanākušie tika kārdināti ar kutelīgiem tērpiem un iespaidīgām frizūrām. Matu sakārtojums veidojuši salona meistari, kuru knifus izmanto arī vakarvadītāji. Es pārsvarā visu nošpukoju no frizieriem.
kā viņi ar tām ķemmēm strādā, kā viņi ar karstajiem ruļiem strādā, un tad pati mēģina sataisīt. Savukārt sabiedrības krējuma kungi izvēlas citas matu veidošanas stratēģijas. Parasti kaut kādu reizi 2 mēnešus pie frizierā aizēju. Triku nav šajā gadījumā, ne. Es paņēmu vienkārši matu žele un daru tā, un viss tā kā stāv pareizi. Stiprais dzimums arī atklāja, kādam jābūt dāmu ideālajam matu sakārtojumam. Vēlams, lai būtu tā, kā bija pēdējā modelē. Dabīgi. Teiksim, man sieva, jā. Man nepatīk, kad tas blonds ir pārāk blonds, vai kad, es nezinu, tas krāsas ir, kopā saliktas kopā, un kaut kā, nesaskanīgas. Tālūk glamūrīgā ballītē atklājas, ka dabiskums vienmēr ir modē. Uz tikšanos pēc nedēļas. Atā!